Un to tā viennozīmīgi grūti pateikt, vai tas ir tikai instinkts, ja vienkārši mēs iemācāmies, kad, raudot, mēs saņemam konkrētu rezultātu, kā atbildes reakciju. But gradually you would learn to interact with your mother and maybe your father, whoever's close to you, in order to get what you want. Bet pakāpeniski augot, mēs miedarbojoties ar vai māti vai ar tēvu, mēs miedarbojamies tādā veidā, ka mēs cenšamies panākt to, ko mēs vēlamies. And there's two kinds of experience that would relate to. One is not getting what you want. Un tad ir divi veidi pieredzes. Pirmā ir tad, kad mēs nedabojam to, ko mēs vēlamies. And the other would be if you get something you don't want. Un otra pieredze, par ko vēlos pieminēt, ir tad, kad mēs dabojam kaut ko tādu, ko mēs nevēlamies. For example, babies get a pain from indigestion. Piemēram, bērnam rodas kādas sāpes ķermenī, kad viņa gremošanas sistēma nestrādā pilnvērtīgi. So pain coming in your body would be something you don't want, and then you would maybe cry. Tad ķermenī parādās kaut kādas sāpes, kuras es nevēlos, un tā rezultātā ir raudāšana. So these are two basic kinds of suffering. One is not getting what you want, maybe food, for example, or the comfort of touching your mother. And then the other one is getting something you don't want, like a pain. Un tas ir divi ciešanu pamatveidi. Viens, kad mēs nevēlamies, kad mēs nedabojam to, ko mēs vēlamies, piemēram, lai māte mums pieskartos, vai arī, kad mēs dabojam kaut ko, ko mēs nevēlamies, piemēram, sāpes ķermenī. And then you learn how to get what you want. Un mēs pakāpeniski mācāmies to, kā dabūt to, ko mēs vēlamies. Also, your mother or whoever's caring for you is going to help to teach you how to, just by building a communication with you. Un jūsu māte vai kāds cits, kas par jums rūpējās, jums visu laiku kaut ko mācīja. Viņi veidoja komunikāciju ar jums. So if you think about it, this is a fundamental part of our life ever since then, is learning to get what we want and learning to avoid what we don't want. Un ja mēs tā pārskatām visu savu dzīvi, tad jau kopš bērnības mēs visu laiku esam centušies iemācīties, kā dabūt to, ko mēs gribam, un iemācīties, kā nedabūt to, ko mēs negribam. Learning to communicate about those things. Mēs mācāmies, kā komunicēt par šīm lietām. Learning to interact with others in order to achieve contentment. Un mēs mācāmies, kā miedarboties ar citiem, lai iegūtu apmierinājumu. So, having difficulties or conflict is something that we don't want, and so we have to learn how to deal with that. Mēs nevēlamies, lai mums būtu grūtības un konflikti, un tad mums ir jāmācās, kā no tā izvairīties. So there's many things to do with learning, which are just fundamental in our life. It's not only a part of being human. I think animals also have to do that. Un ir ļoti daudz lietas, kas ir saistīts ar mācīšanos, kas faktiski ir tādas fundamentālas mūsu dzīvē. Pie tā es domāju, tas attiec ne tikai uz cilvēkiem, bet arī uz dzīvniekiem. When you look at a baby horse trying to learn to walk, you can see there's a lot of learning. Kad mēs skatāmies, kā mazs kumeliņš mācās staigāt, tur ir ļoti nopietnas mācīšanās process. We could look at the whole of our life as a process of learning. Mēs varam paskatīties uz visu savu dzīvi, kā uz mācīšanās procesu. Learning how to maximize our happiness and minimize our suffering. Kā uz mācīšanos maksimalizēt savu laimi un minimalizēt mūsu ciešanas. Just think of when we were a child, say between the age of 5 and 10. We are all the time negotiating with our situation in order to maximize our happiness and minimize our suffering.
Piemēram, kad mēs bijām bērni vecumā no 5 līdz 10 gadiem, mēs to tik vien darījām, kā lai maksimāli panāktu, lai mēs justos labi un laimīgi, un lai pēc iespējas samazinātu, minimalizētu tās situācijas, kad mums ir ciešanas. And the adults around us are sort of trying to help us to do that in a way that suits them. Un tie pieaugušie, kas atradās ap mums, centās šo procesu vadīt tādā veidā, lai tas apmierinātu viņus. But insofar as they love us, they're doing it, they're really trying to help us to be happy. Bet tā kā viņi mūs mīlēja un mīl, tad viņi centās palīdzēt mums būt laimīgiem. So it's like it's a whole process of negotiation, our needs, their needs, and reaching some kind of compromise. Un varētu teikt, ka starp bērniem un vecākiem ir savu veidu tāds kā saruna process, bērnu vajadzības, vecāku vajadzības un kaut kādu kompromisu panākšanu savstarpēji. Okay, so with these thoughts in mind, we'll do this personal reflection that Shama introduced. Okay, so this is a kind of reflection, a kind of meditation, a chance to go inside and think for a few minutes. Un es gribētu turpināt par šo pašu tēmu, novadīt savu veidu meditāciju, kas ir refleksija par līdz šim runāto. And first I'd like to ask you to think about a time that you brought about some inner change in a positive direction. Pirmais, ko es gribētu, lai es atcerētos to brīdi vai brīžus, kad jūsos notika kādas pozitīvas pārmaiņas, iekšējas pozitīvas pārmaiņas. So it may just take you a minute to think of some time that you brought about some inner positive change. Varbūt atvēlam tam apmēram minūti laika, lai atcerētos šīs situācijas, kad mēs paši sevi esam ienesuši kādas pozitīvas pārmaiņas. Then check with yourself, what prompted this change? Un tad pārbaudiet, kas bija tas, kas bija šo pārmaiņu cēlonis. Kas tās izraisīja? Was there a time that you weren't even aware it was necessary? Varbūt pirms tam bija laiks, kur jūs pat neapzinājāties, ka šāds pārmaiņas ir vajadzīgas. When you were perhaps living in ignorance about the need for this change. Varbūt jūs pirms tam dzīvojāt neziņā par to, ka šādas pārmaiņas ir nepieciešamas. And then was there a time when you were thinking about it, maybe weighing up the idea, thinking, is this good or not good? Un arī atcerēties to laiku, kad jūs, domājot par šīm pārmaiņām, izvērtējāt, tā kā izsvērāt svaru kausos, vai tas būs labi vai tas nebūs labi. And was there a point where you decided, this is really something I'm going to do? Un vai bija tāds brīdis, kad jūs pieņemat lēmumu, tas tiešām ir kaut kas tāds, ko es darīšu? And then you introduced this change. Un tad jūs veicāt šīs pārmaiņas. You had a different attitude. Jūsos nomainījās attieksme. And maybe it was something that led to some different actions on the outside as well.
Un varbūt šīs attieksmes nomaiņas rezultātā tas noved arī pie kādām ārējām darbībām. Maybe you were so determined that when you brought this change about, it just carried on. Varbūt jūs bijāt tik apņēmības pilns, ka pēc tam, kad jūs uzsākāt šīs pārmaiņas, jūs tās turpinājāt īstenot. Or maybe you started, then you stopped, and you started, and you stopped. Bet var gadīties arī tā, ka jūs sākāt un pārtraucāt, un no jauna sākāt, atkal pārtraucāt. And then was a time, perhaps, when you feel that this was really integrated into your whole being. Un tad bija arī tāds laiks, kad jūs apzinājāties, ka šīs pārmaiņas faktiski ir integrētas visā jūsu būtībā. The effort to keep it going is not needed so much because it's something you really wholeheartedly believe in and do. Un tad piepūle turpināt to, kas izriet no šīm pārmaiņām, vairs nav nepieciešama tik liela kā agrāk, jo jūsos ir šī pārliecība, ka tas ir vajadzīgs. Maybe you hadn't thought about all these different stages that can be part of change. Varbūt jūs iepriekš netikāt domājuši par šiem dažādiem posmiem, kas ir pārmaiņu pamatā, kas ir pārmaiņu sastāvdaļa. Sometimes they come together very quickly and so it doesn't seem as though there are all these different parts. Bieži vien šie posmi seko viens otram ļoti ātri, un mēs pat nepamanām, ka tur ir vairākas sastāvdaļas. Maybe the maintenance of this change that we've brought about, we just take for granted. Iespējams, ka tas, kas notiek šo pārmaiņu rezultātā, mums likās, ka tas turpināsies pats par sevi. So just think about this change that you've made. Pārdomājiet šīs pārmaiņas, ko jūs īstenojāt, And check if this is something that you still want to keep. un vienkārši pārbaudiet, vai tas ir kaut kas tāds, ko jūs vēlētos uzturēt, turpināt. Do you feel it's fully integrated? Vai jums ir sajūta, ka tās ir pilnībā jūsos integrējušās? Or do you feel you need to do something to keep the energy for this action and thought going? Vai jums liekas, ka ir vēl vajadzīga papildus enerģija, lai varētu darboties un domāt šajā jūsu izvēlētajā virzienā?
concentration. Tagad varat atbrīvot savu koncentrēšanos. And now we'd like to ask you to find a partner to talk about some of the things that you've been thinking about in this last meditation, contemplation. Tagad es gribētu jums katra, lai jūs katrs sameklētu partneri, ar ko jūs varētu apmainīties domām par to, ko jūs pārdomājāt šīs meditācijas rezultātu laikā. So you might like to choose somebody that you don't know so well. Un varbūt optimālāk būtu izvēlēties kādu, kur jūs tik labi nepazīstat. But you don't have to share anything you don't want to share if you're not comfortable for any reason. Bet jums nav pienākums dalīties ar kaut ko tādu, ar ko jūs nevēlaties dalīties, stāstīt kaut ko tādu, ko jūs nevēlaties, kādēļ jūs varbūt justos neērti. You can share more about the process, the stages, how it happened, if you don't want to talk too much about what it is. Jūs varat varbūt vairāk dalīties par šo te procesu, par šiem posmiem, kā tas notika, ja jūs, piemēram, nevēlaties par to tēmu, par šo konkrēto lietu runāt. But if you're comfortable to share, then it's good because we all learn from each other. Bet ja jūs jūtaties ērti stāstot par šo jūsu pieredzi, dariet to, jo faktiski mēs viens no otru mācāmies. But it's your choice. Bet tā ir jūsu izvēle. So if you choose one other person, first one person will talk, the other will listen, then we'll swap. Just 5 minutes each side, then you can have a conversation. Tātad tālākā darbība ir tāda, jūs atrodat partneri, vispirms 5 minūtes viens runā, otrs klausās, pēc tam apmainās lomām. Okay, thank you. So you might have to move. We get used to between sentences, just sitting. So one person start and the other be more listening. It's not everybody's got a partnership. If you enjoy one other person, or you goes to 3. Is that okay? Allah.